Mums ir nozars ministram, bet valdības nostāja un arī Auguļkunga nostāja kopumā ir bijusi maksimāli pasargāt sociālos izdevumus, un sociālām vajadzībām mēs tērēsim faktiski 1,5 miljārda latu nākamajā gadā. Un tādi nopietni samazinājumi tik tiešām nav gaidāmi. Ir atsevišķas korekcijas, jums jau droši vien arī presi ziņojusi par ģimenes valsts pabalstu. Samazinājumu no 8 uz 6 latiem. Ja? Lai gan bija piedāvāts no mūsu puses arī cits variants, ka mēs nevis samazinātu šo pabalstu no 8 uz 6 latiem, bet atdot pašvaldībām administrēšanai, lai viņas tad varētu pilnā apmērā piešķirt maznodrošinātām ģimenēm un varbūt nepiešķirt nemaz tām ģimenēm, kurām varbūt šie 8 lati par vienu bērnu varētu arī nebūt būtisks papildinājums. Ja? Bet šobrīd Labklājības ministrijas nostāja ir, ka atdodot šo pašvaldībām, protams, ar visu finansējumu, tas tomēr būs grūti administrējams, un līdz ar to Labklājības ministrija šobrīd ir ierosinājusi labāk turēties pie varianta 8 samazināt uz 6. Kas ir ar māmiņu algām? Tas ir jājautā, protams, Auguļkungam, bet, cik man zināms, tad nav paredzēts tur šobrīd kādas ļoti būtiskas izmaiņas. Vai taisnība, ka neapliekamo minimumu plāno samazināt no 35 latiem uz 25? Atkal tās ir tātad detaļas, kas vēl tiek apspriestas darba versijas. Īstenībā es esmu arī lūgts no valdības nekomentēt, bet jā, tādā virzienā šobrīd valdība tiešām skatās, un tas ir viens no pasākumiem. Vai taisnība, ka ir plānots nodokli ieviest dzīvojamajā platībā ar likmi 0,3% no kadastrālās vērtības? Redziet, tas ir atkarīgs atkal no tā, cik liels ieņēmums mēs gribam ar šo nodokli iekasēt. Jo pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram tikai samazināt izdevumus, ka mums jāpalielina arī ieņēmums, un mēs nevaram atļauties būtiski finansēt kādas īpašas valsts funkcijas, ja mēs tam pretī nenoliekam attiecīgas ieņēmumus. Proti, mums nevar būt, teiksim, tāda veselības aprūpes, izglītības vai sociālās aizsardzības finansēšana, kāda varbūt ir Zviedrijā vai pat Igaunijā, ja mums nav pretī atbilstoši nodokļu ieņēmumi. Un 0,3% likme uz dzīvojamo platību dotu 25 miljonus latu nodokļu ieņēmumu, kas jau ir mazāk nekā īstenībā sākotnēji bija plānots ar šo nodokli panākt. 0,2 miljoni dos tikai aptuveni 16 miljonus. Tātad, ja valdība noslēgsies, kā tas šobrīd izskatās uz šo 0,2% likmi, tad 8 miljoni būs kaut kur jākompensē citādi, vai nu papildus samazinot kādas izdevumus, vai arī domājot par kādiem citiem nodokļu pasākumiem. Vai tiesa, ka viens no priekšlikumiem ir arī samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus par apgādību esošu personu no 63 uz 25 latiem? Mēs jau ejam ļoti detalizēti tajā jautājumā, ko pagaidīsim, līdz valdība pieņem patiešām lēmumu, un tas ir sagaidāms, es pieņemu piekdienu, un tad arī būs precīzi viss zināms. Un tomēr Jānis mums jautā, kāds 2010. gadā būs iedzīvotāju ienākumu nodoklis pašnodarbinātajiem? 23%. Un Agris jautā, vai Eiropas Savienības subsīdijas zemniekiem arī apliks ar nodokļiem, un kāpēc? Tas vēl ir izskatāms jautājums. Kāda skatītāja jautā, kāpēc Latvija nevar samazināt PVN likmi, piemēram, uz 10%. Manuprāt, pazeminot likmi varētu tikt veicināt iekšējā apgrozība, kā raksta skatītāji. Iedzīvotāji varētu vismaz kaut ko atļauties, kā arī valstī visi iepirkumu pakalpojumi būtu lētāki. Attiecīgi daudziem nebūtu jāslēpj reālie darījumi, kas ienest papildus līdzekļus budžetā, varbūt pat vairāk nekā likmi palielinot. Kaimiņi skrietu taisīt lielo šopingu pie mums, tā būtu normāla iesildīšana. Tā, piemēram, ir rīkojusies Turcija un izskatās, ka ļoti efektīvs risinājums. Vai vispār domā par kaut kādu nodokļu samazinājumu? Tikko, kā tautsaimniecība atkopsies, un es pieņemu, ka tas tomēr notiks visā drīzumā, es domāju, ka grūts mums būs
šis un vēl nākamais gads, bet tad jau gan pasaules ekonomika atkopsies, gan arī Latvija, tā skaitā veikto reformu dēļ, attīstīsies strauji atkal uz ekonomikas pieauguma pusi. Un tad mēs varēsim domāt par kaut kādu nodokļu samazināšanu. Šobrīd visaugstākie mums nodokļi ir uz darba spēku, tātad iedzīvotāju ienākumu nodoklis un sociālie nodokļi. Es domāju, ka ja mēs vispār runājam par kādu nodokļu samazināšanu, tie šie varētu būt pirmie, pie kā ķerties. PVN, lai gan es esmu vienmēr uzskatījis, ka tā bija kļūda pacelt no 18 uz 21%, bet šobrīd tāda varianta, ka mēs varētu no 21 samazināt uz 10, tāda nav, jo tas radītu uzreiz milzīgu kritumu tiešos valsts nodokļu ieņēmumos, un mums nekavējoties izbeigtos naudu tekošām vajadzībām. Un tad mēs varētu nemaksāt algas praktiski nevienam valsts pārvaldē strādājušam un cerēt, ka varbūt tā skaitā pensijas un skolotāja algas, protams, ja, un cerēt, ka kaut kad nākotnē varbūt tie nodokļu ieņēmumi tiešām atkal palielināsies. Kad skatītājs lūdzu jums pajautāt par karavīru algām, sabiedrībā tiek runāts par policistu, mediķu, skolotāju algām, bet karavīriem algas ir samazināts vēl drastiskāk, vidēji nogriezti 200 latu. Un, protams, skatītājs jautā, kā mēs varam nomaksāt hipotekāro kredītu. Viņam ļoti svarīgi ir jautāt, vai tiešām varētu būt tā, ka arī nākamgad karavīriem būšot vairs tikai 300 latu atalgojums, viņiem ir svarīgi zināt, jo viņiem esot iespējas, diemžēl, Latviju pamest. Šādus, protams, brīdinājums izteikt un arī īstenot var gandrīz jebkuras profesijas pārstāvs, arī policisti, mediķi, skolotāji. Mēs patiešām šobrīd strādājam pie vienotā atalgojuma likuma valsts pārvaldē, kas gan attieksies atkal tikai uz krīzes periodu. Un īstenībā uz vienoto tieši atalgojuma likuma pamatu, kas attieksies gan uz pašvaldībām, gan uz centrālo valdību, mums būs diezgan būtiski budžeta ietaupījumi. Par karavīriem arī šodien specifiski valdības sēdē tika spriests, bet, protams, policistiem tā alga samazināta vēl daudz vairāk nekā karavīriem. Ja mēs salīdzinām šobrīd policistu, kurš arī cīnās ar noziedzību, arī riskē ar dzīvību, vidējo atalgojumu, ar aizsardzības ministrijas karavīru vidējo atalgojumu. Karavīriem tomēr viņš ar vienu ir stipri lielāks. Repšungas skatītājiem bija jautājums, vai varētu vēl samazināties atalgojums karavīriem? Tas ar vienu šobrīd ir valdības lemšanā. Katrā ziņā tiek domāts par kaut kādu līdzsvaru. Karavīriem ar vienu tā alga būs stipri augstāk nekā policistiem. Un vēl pēdējais jautājums, ja varētu tiešām ļoti īsi, vai ar šiem samazinājumiem būs gan, vai arī nākamgad plānots atkal grozījumi un atkal kārtējā izdevuma samazināšana? Ja mēs šobrīd veicam šos budžeta samazinājumus, tādā gadījumā nākamgad samazinoši grozījumi vairs netiek paredzēti. Varbūt būs kādi koriģējoši, varbūt pat palielinoši grozījumi. Bet citādi mums būtu normāli jāgaida un jāgatavo nākamā 11. gada budžets. Paldies jums par atbildēm. Paldies, skatītāji, par ļoti daudziem jautājumiem ministram. Diemžēl, protams, visus mēs nevarējām uzdot, bet mēs viņus saglabāsim cerībā, ka Repškungs atnāks atkal gana drīz pie mums un mēs varēsim tos uzdot. Labvakar!